Uzturs muskuļu augšanai. Tauki. Tauki, jeb triglicerīdi, lipīdu pavēdzi, kas ķermeni nodrošina ar enerģiju un veicina hormonālo veselību. Lai arī tie tiešā veidā neietekmē muskuļu augšanu, tie veicina anabolisku hormonu ražošanu, kas var pātrināt tavu muskuļu augšanu. Tie satur arī ļoti daudz kaloriju. 9 kalorijas uz 1 gramu, atšķirībā no ogļhidrātiem vai taukiem, kas satur tikai 4, kā arī tie ir ļoti garšīgi. Tāpēc, ja tev ir grūtības uzņemt pietiekami daudz kaloriju, tauki būs tavs labākais draugs. Un visbeidzot, omega-3 un omega-6 taukskābes ir obligāti jāuzņem caur uzturu, jo tavs ķermenis nespēj tās veidot pats. Īsumā sakot, tauki ir ne tikai dzīvībai nepieciešami, bet arī svarīgi anabolisku hormonu ražošanai un kaloriju uzņemšanai. Tāpēc tos uzņemt pietiekamos daudzumos ir absolūti nepieciešams. Bet cik daudz tauku man vajadzētu ēst? Muskuļu augšanai ieteicamais tauku daudzums ir 0,6 līdz 1 grams tauku uz katra ķermeņa svara kilogramu. Ja tu sver 70 kg, tas ir 40 līdz 70 gramu tauku dienā. Ēdot krietni zem 0,6 gramiem, tu vari samazināt anabolisko hormonu ražošanu, bet ēdot krietni virs 1 gramu, tu vari izstumt ārā no savas ēdienkartes ogļhidrātus, kas var pasliktināt tavu ikdienas enerģijas līmeni un atjaunošanos pēc treniņiem. Bet kas ir labākie tauku avoti? Avoti, kas satur polinepiesātinātās un mononepiesātinātās taukskābes. Rieksti, sēklas, olīveļa, avokado un treknes zivis. Piesātinātos taukus tu vari uzņemt nelielos daudzumos no gaļas, olām un piena produktiem, bet no transtaukiem tev gan vajadzētu izvairīties. Šie parasti atrodas margarīnos, saldumos, frīkartupeļos un dažādos citos ceptos ēdienos. Īsumā sakot, lai maksimizētu muskuļu augšanu, uzņem 0,6 līdz 1 gramu tauku uz katra ķermeņa svara kilogramu, lielākoties no polinepiesātinātām un mononepiesātinātām taukskābēm. Ja šis video tev noderēja, noteikti noskaties iepriekšējos video šim mini seriālam. Un tiekamies nākamreiz uz sarunu par ēdienreižu izkārtojumu. Čau!